Labdien, mīļie! Sveicināti no rīta, vakarā un dienā, lai kurā laikā jūs šo skatītos. Šeit ar jums kopā šodien ir Agnese Mārtiņkrista un Ilga Gavare un sakrālais pirts kods. Un šodien mēs iznācām ēterā, taisam ierakstiņu, gribējām parunāties par pavasari. Par pavasari, par sakrālo pirtskodu, par pirti, par notikumiem, par un ap, par to, kas būs. Un īstenībā mūsu nodoms šodien bija iznākt ēterā, ierakstīt nelielu čenu un sajust pavasari sevī, sajust pavasari ārā un sagatavoties šim periodam gan ar sakrālu, gan ar pirti, gan ar sakrālo būtību, gan sajust šos te laika ritus, kas notiek dabā. Nu, lūk. Jā, labrīt, labdien, sveiki visiem, kas mūs skatīsies no rīta, pusdienā vai vakarā. Ir tāds brīnišķīgs laiks šobrīd dabā, kad ir gaisā sajūtams jau pirmās vēsmas, dzirdami ir pirmie putni, kas atgriežas pie mums, mūsu zemē. Un līdz ar to arī tās sajūtas pamazām kļūst aizvien tādas vieglākas un gaišākas. Taču pamazām jau mēs tajā kalnā kāpjam, bet ir vēl brīžiem tā, kad ir vajadzīga kaut kā papildus enerģijas impulsi un droši vien, kad ir vēl lietas, kas ir jāplaiž vaļā, lai tā enerģija varētu daudz brīvāk un skaistāk plūst. Un tāpēc, jā, ir noiets kāds ceļa gabals, ir kaut kas izdarīts, tad, lai tādu nelielu, pavisam nelielu, neieslīgstot garās tādās diskusijās un pārunās, tāds īsts kopsavilkums par to, kas ir paveikts, par ko ir prieks un arī par to, kas būs uz priekšu, lai arī zinātu, uz ko gatavoties. Nu, un tad varbūt atskatoties nedaudz atpakaļ, pavēlkot zināmu tādu strīpu apakšā zem tādu kopsavilkumu izdarot, tad mēs pagājušajā gada rudenī iesākām sakrālā pirtskodu nodarbības. Esam izgājuši pilnu vienu ciklu un būs vēl tūlīt beigsies nākamais, otrais cikls, kā mēs smējamies kursi, pirmais kurs, otrais kurs. Un, ja pirmajā kursā mēs vairāk runājām un darbojāmies, un informācija bija par to, kā par un ap pirtnieku dzīvesveidu, pirts rituālu procesiem, par to, kā seksualitāte un dzimums ietekmē, ietekmē visus pirts procesus un cik liela nozīme ir tam, vai pirtnieks ir pats izstrādājis savas lietas, savus enerģetiskos blokus, vai viņš vēl ir ceļā. Tagad otrajā kursā, jeb otrajā tajā modulī, kas mums šobrīd notiek ļoti aktīvi, jā, tad šajā modulī mēs vairāk pievērsāmies stihijām. Un tā programma, kā jūs jau droši vien ziniet, vai varbūt arī neziniet, ir sastādīta uz pusotru gadu. Un mēs pamazām ejam cauri dažādām svarīgām lietām par un ap pirti, kas ir svarīgas. Ne tikai, teiksim, protams, viena daļa ir pirts tehnika, kuru nevar iemācīties divās nodarbībās, kur nāk ar praksi un ar laiku, bet arī ar to mēs strādājam. Un tā otra daļa ir par tiem enerģētiskiem procesiem, kas notiek pašā pirtniekā, kas notiek pirtsmīlī procesa laikā, jeb
klientā, vai pirtsmīlis varbūt tāds visaptvarošāks, jo pirtiņu jau var veidot arī pie sevis, rituāls var taisīt mājās, kur klienta nav neviena, kur visi ir baudītāji. Jā, un šajā procesā man tā sajūta ir tāda, ka es arī šajā procesā piedalos kā čanelers, kas izzina šos visus procesus, un es jūtos kā pirtsmīlis. Jā, un pārējie dalībnieki procesā ir pirtnieki, jā, un es skatos no šī pirtsmīļa puses, un pārējie ir tādi pirtnieki jau. Jā, un man gribējās tev pajautāt, kas Ilga ir tavējais tas svarīgākais iegūms no šī kursa pašai tev pēc šī pirmā moduļa noslēguma? Ko tu iegūji kā pirtniece, jau zinoša pirtniece šajā procesā? Jā, paldies tev, Agnes, par šo jautājumu. Droši vien tas ir arī svarīgi. Es pirmkārt esmu iegūst tādu prieku par to, kas notiek ar mūsu, es pat negribu neviņus par studentiem, Līdzgaitniekiem. Jā, procesi, jā, tātad, jo tās ir viennozīmīgi transformācijas, kas notiek gan caur pirti, gan arī viņos pašos, viņu dzīvē, viņu apziņas izmaiņā. Un tas ir ļoti tādas vērtīgas lietas, kuras mēs varbūt ikdienā pat tā tik ļoti nepamanām, tā vienkārši dzīvojot. Un otrs ir tas, ka caur šiem procesiem es personīgi saņēmu apstiprinājumu tam, ko es agrāk darīju, bet šobrīd tas viss ir apraksts par to procesu, par to enerģētisko daļu, kas notiek pirtī. Un man bija tādi, negluži eurikas momenti, bet ap to, kad, redz, tātad tas, kā es darīju, tam ir šāds teorētiskais pamatojums, un tam ir šāds. Garīgais pamatojums, jeb enerģētiskais. Jā, praktiskā daļa ir tā, ko dara pirtī, protams, bet nāk klāt šis enerģētiskais pamatojums, un kādreiz arī priekš paša ir vieglāk saprast to, kas tajā brīdī notiek. Un ka tā nav kaut kāda mistiska enerģētika, bet tas ir vienkārši process, kurus tu pats sajūti, kurus reizēm ir grūti ietert vārdos, bet tad, kad saruna notiek caur augstākiem plāniem, tad tie vārdi atnāk vieglāk un arī vieglāk ir saprast. Man gribās teikt, ka tā ir jauna dimensija pirtī. Tā ir dziļums, tāds patiesas dziļums. Es negribu teikt jauna, varbūt viņa priekš manis ir jauna, tā dimensija tur vienmēr ir bijusi. Viņa vienmēr tur ir bijusi, mēs tikai viņu izzinām, kāda viņa ir patiesībā. Un tā ir tas ir tāds izpētes process vairāk. Un tas gan priekš pašiem, gan arī priekš tiem, kas tur piedalās. Un līdz ar to ir, kā jūs minēja, labāk izprotam pirts enerģētiski procesi. Un tas arī ir tas, kas man ir, kas ir mans iegūms. Un domāju, ka arī jebkur dalībnieku iegūms. Jā, un arī tagad mācoties par stihijām, protams, kur ir enerģija, kur ir domas, tur ir arī enerģija. Tātad mēs ar savām domām arī, protams, aktivizējam šīs stihijas mūsu dzīvē, stihiju izpausmes dzīvē. Un es, tāds dalījums viegli vai grūti, bet nav viegls šis stihiju modulis, jo viņš tā ļoti pamatīgi un smagnēji varbūt. Varbūt ļoti materiāli, nevis gaisīgi, bet ļoti fiziski ienāk iekšā. Un ļoti labi var arī sajust, kā tās enerģiju izpausmi. Klātbūtni un izpausmi. Jā, tieši uguns un, nezinu, piemēram, uguns stihijas apguves laikā es dabūju pārkrāmēt savus akmeņus un salabot pirts krāsnes kursē. Uguns prasa kārtību. Jā, kaut vai tik vienkārši un triviāli tie procesi notiek. Tā kā
Jā, un gaisa stihija ienāca ar savu jautrību un vieglumu un arī tādu lielāku informācijas plūsmu, un zeme bija tāda ļoti strukturēta un viss tās enerģijas, kas bija telpā un arī mūsos pašos, tas bija tāds ļoti, ļoti, ļoti Sakustinošs. raksturīgi un sakustinoši, un jā, tādas enerģijas tiešām, palicis ir vēl ēters, un tad sāksies prakses nodarbības, tā kā varēsim praktiski katrā reizē ir arī šī praktiskā darbošanās pirtiņā, bet tad divas beidzamās nodarbības tiek vairāk veltītas tieši praksē, un tad mēs vairs nestrādājam viens ar otru vairāk, bet tad jau ir iespēja Aicinam, ir iespēja pat pieteikties pie mums, jā, uz šīm te. Aicinam uz pusotru stundu garu baudījumu, par kuru, par ziedojumiem, principā, kur ir iespēja izbaudīt šo te pirts procesu. Tas tādā īsumā, un nākamais, ko mēs darīsim, tas nākamais moduls ir par čakrām, jeb enerģētiskiem centriem un izlīdzsvarošanu, jo tās visas lietas ir, viņas domā, kā gribi, plāno, kā gribi, nezinu, domā vai nedomā par viņām, viņas ir klātesošas, vai nu viņas ir pirtī klātesošas, viņas ir pirtnieka un tā cilvēka ķermenī, kas bauda šo pirti, un ir labi, ja tam iziet cauri, un tie ir galvenie visuma likumi, visuma sastāvdaļas. Jā. Tā ir cilvēka uzbūve, enerģētiskā uzbūve. Visuma uzbūve. Un arī visuma uzbūve, tieši jā, tā ir visuma, mikro, makro kosmos, un protams, pirtnieks, pirts un slotiņas ir trīs tādi elementi, bez kuriem nav iespējams, vispār nav iedomājami pirts. Pirtniekam jau slotiņa ir galvenais viņa instruments, un lielam neko citu vairāk jau viņam nevajag. Kā pirti, divas slotas rokā, un stihija klātbūtne daba, tas viss tikai papildina. Bet ir ļoti labi, ja ir zināšanas arī par visuma likumiem, par to, kā procesi un enerģijas virzās mūsu ķermenī, un līdz ar to ir pilnvērtīgāk daudz iespējams strādāt arī un tālāk nodot šo labsajūtas programmu, ja tā gribas teikt. Jā. Lūk, un nākamie arī tajā mūsu kopējā programmā ietilpst arī tādi uguns rituāla pasākumi, kur ir tā kā noslēgums katram modulim. Kursam, jā, un pirmais šāds mums bija decembrī uz savstāvu laiku. Uguns rituāls un pirts pasākums atvērtais, kur ir iespēja pieteikties jebkuram uz šo notikumu. Un tad nākamais mums plānojās otrā moduļa noslēgumā, tas ir 21. martā. Šie laika posmi ir izvēlēti ar nolūku, jo tie ir brīži, kad ir vaļā laika lūks, un ir iespējams gan pateikties par to, kas ir izdarīts, gan arī ielikt šo pamatu nākamajam ciklam. Viena arī pastrādājot ar savu enerģētiku šajos procesos, un tā uzbūve visos šajos rituālos ir ļoti līdzīga. Tātad ir uguns rituāls, un pēc tam ir kopīgi pirtiņi, tā kā visiem. Jā, un vēl ko es gribu pieminēt, tātad, ka visos šajos notikumos arī pirtī, gan pirtsdienās, gan arī pirts mācībās un arī šajos rituāla pasākumos tiek piedomāts par uzturu. Tas nav galds nokrāmēts ar pīrādziņiem cepumiem. Mēs tātad liekam pamatus veselīgam uzturam un mācāmies arī kā ikdienā, kā pēc iespējas labāk ar uzturu mēs varam atbalstīt
Savu ķermeni, jā. Atbalstīt savu ķermeni un arī kā pirtniekam, jā, ko labāk lietot uzturā. Nu, un tad nākamais datums, ko ir vērts ierakstīt kalendārā, ir šis 21. marts, kā jau es minēju. Tad arī šis ir atvērts pasākums uz šo notikumu. Ir iespējams pieteikties, būs arī afiša, un jūs varēsiet pieteikties uz notikumu, būs precīzāk arī par vietu un par visu pārējo, kas ir saistīts. Tad šobrīd ir uzsācies arī tāds ļoti vērtīgs pasākums kā pirts dienas, jeb sakrālā pirtskoda atvērtās pirts dienas, kurās ir tāds apkopojums par moduli un arī ir iespējams cilvēkam, kurš neiet visu garo kursu, vienkārši atnākt uz konkrēto moduli. Un pirmais mums bija par pirtnieku nozīmi pirtī, tas bija 17. februārī, ļoti tāds vērtīgs pasākums gala beigās sanāca, kur arī tātad bija channelings, arī meditācija pirtī, praktiskā pēršanās pirtī bija, un arī tāda, tehnikas apgūšanas jautājumi. Tad, principā šajā notikumā bija runa par cilvēku fizisko un garīgo ķermeni, par seksualitāti un pirtnieka dzimumu nozīmi pirts procesā, bija arī par pirtnieku uzturu un arī par dzīvesveidu informāciju saņēmām. Un meditācijas laikā bija stāsts par pirmo. Nē, nebija par pirmo elpu, tas mums bija gaisa. Tas mums bija gaisa tikai, jā. Šeit bija par to ķermeņa sajušanu un sava ķermeņa. Par ķermeņa sajušanu un sava garīgā un fiziskā savienojamību un sajušanu šo te kopībā, jā. Jā. Nu jā, tā kā tie bija tādi diena, protams, visas šīs dienas, protams, ir diezgan garas, kamēr visi procesi notiek un kamēr mēs izējam cauri visam. Bet, jā, tas viss pamatīgais jau nāk ar laiku. Jā. Nu jā, un tad ir... Man galvā stāv tā piezīme, ko teica mūsu cilvēki, kas bija atnākuši šo, pirtsmīļi, kas bija atnākuši šo pasākumu, viņi teica, viņiem liekas, ka mēnesis pagājis tajā vienā dienā. Tas bija tāds pasākums ārpus laika, kad vienkārši mēs atrodamies visu laiku šeit un tagad un vienkārši pieredzam. Un tik tas ietilpīgs piedzīvojums bija tās dienas laikā. Jā, un milzīgs, ka tiešām viņi teica, ka ir sajūta, kad ir pagājis mēnesis, ja? Kad tik ļoti daudz ir noticis tajā vienā dienā, kad tas apjoms, tas informācijas apjoms un tas pieredzes apjoms, ko var vienā dienā piedzīvot, ir līdzvērtīgs tieši tādai nozīmē. Tāpēc Rekutulīt Ilga pastāstīs par pārējām pirms dienām. Sausieties, jūs vienas dienas laikā varat atvērt atpūtu uz savu mēnesi. Jā. Jā, tur var ielikt tādu pamatu arī priekš. Tad nākamā priekš tā turpmākā perioda. Nākamā mums ir paredzēta 16. martā. Tēma būs rituāls pirtī. Programma, tā struktūra nemainīga visām dienām. Tātad channelings par jautājumiem, kurus kaut kādi pamatjautājumi jau ir sastādīti parasti, bet ir arī iespēja iestarpināt savus interesējošos jautājumus. Man gribās šeit pieminēt par to, kad jautājumi un atbildes tiek sniegtas katrai grupai, jeb klātesošajiem cilvēkai atsevišķi. Jā, tāpēc, kad channeling laikā tiek savienojās visi cilvēki augstākie es, un tiek izskaidrots tieši tā, kā šie cilvēki to saprot. Jā, ir, protams, kaut kādas pamatlietas, kas ir iespējams iepriekš channelētas, bet principā informācija tiek sniegta tieši priekš šiem cilvēkiem un ko viņiem tas nozīmē. Jo dažkārt citiem cilvēkiem pastāstītu mazliet savādāk, tas ir tas, ko es esmu pieredzējusi un kā tas notiekās tajā pasākumā uz vietas. Jā. Un meditācija arī tiek tieši šiem cilvēkiem, kas ir atnākuši, jo meditācija arī notiek plūsmā,
un pēc tā cilvēka lauka un pieprasījumu, kas ir šis te kopējais lauks tiek nolasīts, un pēc tā tiek arī notiek. Jāsaka arī, atbilstoši enerģētikai, pieprasījumam, ko lauks prasa un kas tiem cilvēkiem ir nepieciešams un vajadzīgs tieši tajā brīdī. Nav brīnums, ka atnāk kopā tieši tādi cilvēki, kuriem ir uz šo tēmu, uz notikušas kaut kādas aktivācijas un tam līdzīgi, un viņiem nepieciešams saņemt šo informāciju. Uz šiem rituāliem var nākt neatkarīgi. Nu, protams, ir jauki priekš paša, ja iziet cauri visu šo kursu, visās 4 tajās pirts dienās piedalās. Bet tas nav obligāts noteikums. Ir tātad iespēja piedalīties katra atsevišķi, un tad, tā kā par to nevajag uztraukties. Un tas, šis channelings, viņš ir plūsmā, un ja kaut kā var uzdot, teiksim, šī procesa laikā, tur nav jāsēž kā jēzuliņam, drīkst būt aktīvs. Ka bail ir ievilkt, teiksim, elpu vai noklapoties, bet tas ir tāds process. Un, ja tā procesa laikā ir kāds jautājums, kur ir nepieciešama papildus informācija, ja kāds paskaidrojums, tad to noteikti var saņemt. Arī mums ir bijuši gadījumi, kad skaidro tik ilgi, kamēr mēs saprotam, kamēr aiziet. Kamēr aiziet, jā. Un tad 16. martā, kas ir tuvākais datums, tātad būs par meditāciju, būs par izskatīsim jautājumu par rituālu, un tātad par pirts telpas nozīmi, par rituālu instrumentiem, par pirts rituālu uzbūvi un arī par drošību pirts telpā runās. Varbūt, kad atnāks plūsmā vēl kāds jautājums, bet papildus tam visam, bet šobrīd tā struktūra, galvenā struktūra ir šāda. Ja tas jums ir interesanti, varat pieslēgties. Sākums parasti ir 10. Un beidzam, kā beidzam. Kā beidzam. Jā. Tad nākamā būs 13. aprīlī. Tēma ir dabas stihiju harmonizēšana. Tātad programma, kā jau minēju, dabas stihiju harmonizēšana ķermenī droši vien, kā savā, kā pirtnieka, arī kā to izmantot darbā pirtiņā, un tad būs jautājumi par dabas stihiju klātbūtni, zeme, ūdens, gaiss, uguns, ēters, un kā viņus līdzsvarot pirts rituālā. Un kā ar viņiem strādāt. Un tad maijā būs 4. tēma - enerģētisko centru transformatīvie procesi. Tad runāsim par mūsu čakrām, kā mēs esam viņas pieraduši saukt. Un tad cilvēka enerģētiskā uzbūve, enerģētiskie centri un kanāli un darbs ar čakru sistēmu. Jāpiebilst, ka vietu skaits ir ierobežots. Principā šajos pasākumos tieši dēļ tam, lai otrajā daļā būtu iespēja praktiski darboties un lai nebūtu tā, ka 2 dara un 10 stāv riņķī un skatās. Lai visiem būtu ērti un katram būtu darbība. Lai katrs varētu paturēt rokās lotas, kādam ir lielāka pieredze, kādam ir mazāka pieredze, lauks kopējais izlīdzinās, un viens kāds saņem, kāds sniedz šo baudījumu, bet tur nav runa par, individuāliem pērieniem kā tādiem. Tas ir mācību process, praktizēšanās process, kurā katrs kaut ko iegūst. Tieši tā. Tas ir par šīm pirtsdienām. Jā, un par šīm pirtsdienām, ja jūs gribat pieteikties, tad jūs varat atrast pirtsdienu afišu, un zem pirtsdienas afišas ir links.
Jā, un sekojiet līdzi vienkārši tā informācijā. Jūs varat pieteikties tajā linkā, kas tur ir minēts, un atzīmēt uz to, uz kuru dienu jūs vēlaties, un atstāt visu informāciju, un mēs ar jums sazināsimies un sarunāsim visu patiešo. Ja ir arī kādi papildus jautājumi, droši varat jautāt, un mums ir Facebookā šobrīd gan tikai izveidota saucamā mājaslapa, kurā mēs liekam arī vairāk informāciju, tur var palasīt, ja interesē arī par tām atsevišķām nodarbībām un pirdsdienām, tā kā, un uzdot jautājumus rakstīt man vai Agnesei, par pirti, protams, tad var man rakstīt konkrēti, bet arī rakstīsiet Agnesei, arī tajā kopīgi mēs noskaidrosim. Kopīgi noskaidrosim, tieši tā. Kur no mums uzrunā attiecīgi vairāk, tad varētu. Droši. Brīnišķīgi. Jā. Un tad arī šie te cikliskie rituāli, ja, tad būs mums tagad 21. martā, nākamais būs uz saulstāviem, un ik pēc 3 mēnešiem šie te kopsavilkuma rituāli ir, kuri, kā jūs minēja, ir atvērti un kuros var piedalīties. Un tiek aicināti gan pirdsdienu dalībnieki, gan arī vienkārši interesanti, kam ir interesanti, kas tad notiek. Jā, un proti šīs pirdsdienas ir ļoti vērtīgs tāds posms, lai vispār saprastu, kā mēs strādājam, un ja rodās interese par to, tad, kad beigsies mūsu šis te pirmais lielais kurs, teiksim, stāties iekšā nākamajā kursā, ja, tad, kad mēs viņu sāksim, ja, tad šīs pirdsdienas ir tāds ļoti labs sajust, vai tas man ir vajadzīgs, vai tas man nav vajadzīgs, ja, tik lielu, teiksim, laiku veltīt sev, lai attīstītos caur šo te enerģētisko pirti un ietu šo ceļu, jā. Tas arī ļoti labs veids. Jo darbs ir intensīvs, tas ir, teiksim, katrā modulī ir 8 nodarbības, tā ir katra pirmdiena. Ja tur kaut kādi apstākļi nobrucina, bet vienalga tās ir 8 pirmdienas pēc kārtas, un tad ir šī attelpa līdz nākamajam modulim, kad var tā kā integrēt to visu, kas ir noticis, un tad ir šis viens rituāls ar uguns rituāls pirtiņa kopējā, un tad atkal sākam nākamo moduli. Tā kā tas ir tāds, diezgan kā ģimene visu šo laiku, un tās pirmdienas kļūst par tādu ļoti lielu ieradumu. Jā. Un galvenā tā doma arī, tad, kad šo skolu, tā ir šo ceļu, tad, kad mēs viņu veidojām, tad tā galvenā loma arī doma tāda arī bija, kad iziet cauri visam gada ritam, un tad uz nākamo gadu, tas beigas plānojas tātad martā, un saslēgumā būs katrs no tiem dalībniekiem veidos savu individuālu rituālu, autentisko rituālu, kurā viņš parādīs, vai viņa parādīs to, kas viņš ir. Kā ir, jā, kas ir un kāda ir šī te gatavība patstāvīgam darbam. Tā. Un tad ir vēl viena lieta, par kuru nevar nerunāt. Tas ir vasaras notikums, jeb nometne, jeb retrīts, jeb retrīts, piedzīvojums. Man labāk gandrīz patīk šis nosaukums piedzīvojums, vasaras piedzīvojums, pēc ka pilna pasaule ir ar šiem retrītiem, un tā kā es domāju, ka tas ir tāds nometnēm, tā kā tas vasaras piedzīvojums būtu gandrīz vai tāds, kas vairāk raksturotu to, kas tieši notiks tajā pasaulē. Jā. Un doma ir izkāpt mazliet ārā no komforta zonas, brīvā dabā, teltīs, dzīvošana, ēdienu gatavošana uz ugunskura,
attiecīgi pie atvērta ūdens tilpnes, vai tā ir upe, vai tas ir kāds ezers, vai dīķis arī izrakts. Šobrīd vieta konkrēti vēl nav līdz galam definēta. Ja ir kādas idejas, esam atvērtas uzklausīt. Un savukārt tas galvenais šī vasaras piedzīvojuma notikums būtu INIPI tipa pirtiņas gatavošana, jeb, latviski mēs saucam par čigānu pirtiņām, bet čigānu pirtiņa ir mazliet kaut kas cits, tā ir mazāka. Un tajā, teiksim, viņas vairāk tika gatavotas vai no viena cilvēka, vai, maksimums ģimenes, teiksim, tādām, dažiem cilvēkiem. Bet šīs tipa pirts, kas varbūt vairāk ir nākuši no indiāņiem un arī no tās puses, tad tur ir iespēja veikt šo te pirts rituālu šajā pirtī, un viņi ir lielāki. Tad paredzēts ir šādas pirts būvniecība turpat uz vietas pie šīs ūdens tilpnes. Arī rituāla baudīšana, kas ir ļoti spēcīga saplūšana ar dabas stihijām, un tā kā tas ir paredzēts vismaz šobrīd 7., 8., 9. jūnijas, tā kā vasaras sākums, bet jau ļoti tuvināti tātad šiem te vasaras sākstāju notikumiem, tad tā ir pilnīga būšana dabā, saplūšana ar dabu, prom no pilsētas burzmas, no ikdienas rutīnas. Jā, precīzāk informācija, protams, par uzbūvi vēl būs uz priekšu, par struktūru šim notikumam, bet tas ir tas, ko šobrīd mēs vēlētos šajā ieskandināt. Jā, par šo pasākumu. Protams, tur būs arī zaļie pērieni, arī slotu gatavošanas, būs pārgājiens, jā, arī dabā, tā kā tāda maksimāla saplūšana ar dabu, jā. Robežu nojaukšana, jā, un arī sevis atjaunošana dabiskumā, dabā un savā autentiskumā, gribētos teikt, tāda ļoti spēcīga prakse un dienas un pavadīts laiks. Droši vien, ka tur mēs pavadīsim nevis 1 mēnesi, bet 2 mēnešus vismaz. Uz gadu. Dabūsim, sasmelsimies, ko mēs varēsim pēc tam baudīt, pēc tam ilgi un dikti, jā. Tāpēc šāds pasākums ir. Ieplānojiet sev laiku, kad mēs ieplānojam jau sev laiku. Jo vasara ir tik, cik viņa, kā jau es rakstīju, vasara ir tik, cik viņa ir. Un neko tur mēs pielikt vai noņemt nevaram, bet mēs varam maksimāli izbaudīt šo laiku. Protams, pa vidu tur ir visādi izlaidumi un dārzi un mājas ballītes un pikniki, bet ir... Šitā reāli ballīte. Reāli ballīte. Jā, bet droši vien, kad ir ļoti svētīgi vismaz vienreiz vasarā pabūt kādā šādā notikumā, pasākumā, kas palīdz atjaunoties un iegūt arī vērtīgas lietas. Un, protams, vēl joprojām pastāv tas tā kā noteikums, ko mēs, ja iespēja, pareizāk sakot, es to gribu minēt kā iespēja, ka tiem, kas ja gadījumā kādam piedāvājumā ir vai no pirts, kurā var notikt šādi pasākumi, vai vietā, teiksim, šim te vasaras pasākumam pēc iespējas tādā, dabiskākā vidē, autentiskā vidē, tad, galvenais noteikums ir, lai ir, teiksim, pietiekoši daudz koki, krūmi apkārt, no kura uzbūvēt šo te tipa pirtiņu, un kur viņu uzcelt, un, teiksim, vieta kādām, plus mīnus 3 teltīm,
atkarībā no tā, cik cilvēki pieteiks. Jā, un teltis plānojas, nedz parastās teltis, bet jau zvanu teltis, jā, kur var gan ceremonijas taisīt, gan meditācijas taisīt, gan arī lieliski atpūsties un baudīt dabu. Un attiecīgi, ja jums ir padomā šāda vietiņa, tad pirts, optimāli pirts priekš šīm te pirtsdienām vai pirts skolas nodarbībām, vai arī šī te vasaras piedzīvojuma iespējamā vieta, tad droši var mums sadarboties. Var sadarboties, un līdz ar to tad pašam šī dalības maksa, protams, ir par velti šajā pasākumā. Un, protams, arī iespēja baudīt to visu. Tieši tā. Es domāju, ka šobrīd ir. Mēs esam padalījušās ar to, ko mēs darām un kas mēs esam. Jā, plus mīnus pusstundu esam norunājuši par to, kas ir bijis un kas vēl būs. Tā, ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet. Ierakstiet tepat zemāk, jā, zem šī video. Zemāk, jā, kādus komentārus vai arī varat rakstīt sakrālajā pirtskodā vai man vai Ilgai vai. Un droši varat spiest šim ierakstam laiku, jā, droši varat dalīties ar viņu, jā, jo iespējams, ka jums ir draugi paziņas un kam arī šī tēma ir aktuāla. Un jo vairāk dalāmies, jo foršāks pasākums sev un citiem. Tāpēc, jā, droši spied laiku. Nepatērē. Ja tev patiks šis ieraksts vēl līdz galam, kad būs pēc šķena, jo parasti pēc šķena es vairs neko nevaru pateikt. Jā, bet... Arī viss ir pateikts. Tad jau ir viss pateikts. Jā, viss ir pateikts. Jā, un tagad mēs dodamies pie šķena. Un šodien mēs esam sagatavojuši 4 jautājumus. Un mēs parunāsim par to, par pavasari, kā jau es minēju pašā sākumā. Mēs parunāsim par to, ko smalkā pasaule, ko gaismas pasaule mums iesaka par to, kādi ir fiziskās un garīgās atjaunošanās paņēmieni pavasarī. Jo pēc ziemas mēs esam mazliet izkaltuši, varētu teikt, vai saguruši, vai šīs te ziemas transformācijas, jeb šie procesi, kas notika ziemā, mums mazliet ir piekusinājuši, ja? Tad ļoti, ļoti gribās uztvert šo pavasari, un mēs tveram pēc katra malka, ja? Gaisa malka, enerģijas malka, ko mēs varam saņemt, un tad, jā, mēs gribējām pajautāt tieši, kā tad ir foršāk un kā ir labāk un kā ir vieglāk tam visam sagatavoties un būt uz viena viļņa. Tad mēs gribējām pajautāt par to, kādi ir enerģijas papildināšanas paņēmieni pavasarī un tieši pirtī, jā, jo tas pirts ir tas instruments, ar kuru mēs šeit strādājam, un tagad, jā. Un šobrīd, es atvainojos, ir 11:11. 11:11 un atzīmējam šo brīdi. Mūsu laikā šobrīd ir 11:11 un visa gaismas pasaule mums ir atvērta. Ja? Tātad 3. jautājums, ko mēs gribējām uzdot, ir kāda nozīme ir pavasara attīrīšanās procesos uzturam un arī fiziskajām aktivitātēm, jo pavasars ir tas laiks, kad mēs sākam palikt kustīgāki un sākam vilkt tos ziemas metlīšus nost. Ja neskaita 1. janvāri, ja? Ja neskaita 1. janvāri, nākošais punkts ir pavasaris. Un katru pirmdienu. Katru pirmdienu, jā. Lieliskais nodoms sākt ar pirmdienu, jā. Tad šis ir vēl nākamais punkts, ka to var sākt darīt. Ja nesākāt, neuztraucieties, ir vēl citi datumi. Vēl citi datumi, jā. Visi pirmie datumi ir jūsējie. Jā. Galvenais sākt. Jā, galvenais sākt. Un 4. jautājums. Mēs tieši gribējām sajust un saprast vairāk, ko gaismas pasaule mums iesaka, kādas iespējas sniedz mums tieši pavasara saulgriežu laika lūka, ja, kurā mums arī paredzēts ir šis te pasākums. Tieši enerģijas, kas tad ir pieejams mums un kā mēs labāk viņas varam izmantot priekš sevis, priekš savas labūtības, priekš savas laimīgākas un priecīgākas dzīves. Ja?
Jo mums viss šeit notiek par laimīgāku un priecīgāku dzīvi, kā mēs viņu spējam piedzīvot maksimāli labi. Uz to ir vērsts visa mūsu darbība, varētu teikt. Jā, un izpratne un izzināšana, jo tu vairāk zini, jo tu vairāk savā labā vari paveikt. Tas ir arī mans moto, tāpēc es pētu visas šīs lietas, tāpēc es čenelēju, tāpēc es uzzinu, un es zinu, ka kā tas uz mani iedarbojās, jā, tad es sajūtu, ka pēc tam tas no manis vienkārši plūst un ir, un tas nav nekas tāds, ko man pasaka no ārpuses, bet tas ir kaut kas tāds, kas jau plūst no manas iekšpuses, un es to zinu, es to apzinos, es to daru. Jā. Nu, lūk, tāpēc jautājumus visdrīzāk, kad Ilga man atkārtos, ja es aizplūdīšu, lai es nenoplūstu no trases, var sakot, jo čena laikā es esmu plūsmiņā, un jā, nu ko, lēžam gaisā. Dodamies. Jā, un esmu savienota ar savu tīrgaismas sirdi. Ar sauli, ar zemi. Un sūtu savu mīlestību mātei zemē. Stāvu zaļā, leknā zālē, kas dīkst caur manām kājām, aptina manas potītes, izaug līdz maniem ceļiem. Tā plaukst, tā tiecās uz sauli. Es tiecos mīlestībā uz zemi. Es pieskaros ūdens virsmai. Ar pirksta galiem sajūtu skaidro avotu ūdeni. Nirstu tajā iekšā, iepeldot kalnu oāzē, kur ūdenskritums līst caur mani. Skaidra avota ūdens un saule kalna virsotnē pludina manī tīru plūsmu, kas atver mani pilnībai, būtībai, mīlestībai, gaismai. Es paceļos, tiecoties saulē pretī, saņemot ugunīgo, dzirkstošo, sildošo mīlestības plūsmu no saules, no uguns stihijas, siltuma un gaismas. Es apžūstu saules staros. Tas rada manī prieku, entuziasmu. Es tiecos debesīs, paceļoties spārnos. Es sajūtu vēju savā sejā. Lidoju pāri kalniem, lejām.
apņemu visu zemeslodi savā sirdī. Es esmu šeit un tagad pie tevis, māte. Mana dzīve rit. Mana dzīve rit cauri taviem ritmiem. Es esmu šajā laiktelpā. Es dzīvoju caur šo laiku un telpu, piedzīvojot visas sniegtās iespējas. Un es nonāku punktā, kurā laiks kurā laiks pārvēršas, transformējas no ziemas uz pavasari un uzsākas atpūsnis. Saule kausē, sniegu, spil, veidojot straumes. Tas dzirda zemi, piepildot zemes šūnas, ļaujot strautiem piepildīties ar svaigu ūdeni. Cikls ir noslēdzies. Viens cikls ir noslēdzies. Zeme ir izdzīvojusi sasalumu periodu un ieiešanu sevī iekšpusē. Sasaluma periods ārpusē ir radījusi spēju ielūkoties dziļi iekšā savā iekšpusē, kodolā, siltumā, savā iekšējā gaismā. Šajā iekšējā gaismā, iekšējā kodolā ir notikušas pārmaiņas, ir notikušas transformācijas, ir kaut kas saprasts, ir kaut kas mainīts. Jo ārējā sasaluma sajūta tev tālu neļāva iziet. Saule bija novērsusies. Saule bija nevis novērsusies, attālinājusies. Un tagad saules stari, kas pieskaras zemē, arvien vairāk un vairāk šķīdina šo sasalumu apkārt zemes virsējai garozai un ļauj siltumam ienākt iekšpusē. Tas ir laiks, kad mēs ļaujam atkust ārējai
čaulai, kad mēs sākam atvērties gaismai, kad mēs nākam ārā no sava kodola, kad mēs atdzimstam, piedzimstam, atveramies, no jauna uzziedam. Ļaujam sev no jauna uzziedēt. Šis ir laiks, kad atbrīvojamies no nogulsnējumiem, kuri bija vajadzīgi ziemas periodā, lai noturētu šo čaulu, kuri nepieciešama šim iekšējam procesam, un kausējam, kā zeme kausē sevī, tā mēs kausējam sevī šo čaulu, ļaujot ūdens stihijai parūpēties, lai tas izskalo stagnējušās emocijas, lai tas izskalo visu lieko, nevajadzīgo, izstrādāto, pārstrādāto, visus procesus, ko mēs ziemas laikā esam uzkrājuši, pārstrādājuši sevī. Ne tikai fiziskā plānā uzkrātās miziņas apjoms, bet arī tīri enerģētiski uzkrātās emocijas, kuras bija nepieciešamas, lai pārdzīvotu šo ziemas periodu, šo ieiešanu sevī, attīrīšanās no blakus produktiem. Mēs laižam sevī šo ūdens plūsmu. Zeme tiek apludināta, piepildīta, lai strauti ūdeņi var plūst, izskalot asinsvadus kā ūdens gultnes, izskalot visu lieko, cieto, visus baļķus, ko bebra tur savilkuši ūdens tulpnēs, lai plūst, lai iet, lai attīrās gultne, lai attīrās visi kanāli, pa kuriem saule var ienākt, gaisma var ienākt, patiesība var ienākt, esība var ienākt. Pavasars ir laiks, kad mēs sagatavojam savu iekšējo augsni ziedēšanai. Nodrošinam sevi ar nepieciešajām emocijām, vielām, lai augsne ir bagātīga, sulīga, lekna un trekna, lai tur nav iekšā parazīti, kas var mūsu sēklas noēst. Jo tieši pavasars ir tas laiks, kurā bagātinās mūsu iekšējā augsne, iekšējā būtība un attīrās no visa tā, kas vairs nav vajadzīgs. Ūdenskritumi ir palaisti, upes ir izgājušas no krastiem, atklājušas jaunas tilpnes, jaunas vietas, kur plūst. Enerģija var plūst cauri dzīslām. Saule piepilda, uguns enerģija piepilda šīs dzīslas un acis sāk mirdzēt straujāk, plašāk. Mēs uzņemam
tieši tik daudz enerģijas, cik spējam palaist savās dzīslās. Ja mūsu dzīslas ir aizkaltušas, tad tur nevar plūst. Ir dambji, ir izveidoti dambji ar liekajām emocijām, liekie nosprostojumi, aizsprosto vietas, kur var ienākt siltums, gaisma un mīlestība. Ļaujam, lai skalojas, lai aizskalojas, lai attīrās, lai gaismai, mīlestībai ir kur ienākt, ir kur plaukt. Tā gan fiziski mēs varam samazināt savus fiziskos apjomus, izvadīt no sevis visus toksīnus, dot iespēju ķermenim no tā atbrīvoties, ja ir uzkrāti, lietojot mazāk, vairāk ūdeni un mazāk tādu pārtiku, kas sastājās, vairāk tādu, tā kā pārtiku, uzturu, kas ir tā kā cauri. Tas dod iespēju ķermenī paplašināties šiem enerģētiskajiem, gan arī fiziskajiem kanāliem, asinsvadiem. Tas dod iespēju pavirsties uz tālu un tālāk, tā kā miesā iekšā un atvērt tos plašumus. Tas ļauj asinīm, lielāka ūdens daudzums lietošana ļauj asinīm ieplūst un izbombīt tos var teikt, trombus, ja, kas veidojās ķermenī, kas sastājušies kaut kādās emocijās un tam līdzīgi, un izplūst, izlaist no sevis visu to, lai tur nesastājās un neveidojās kaut kāds arī slimības. Jā, lai nav enerģētisko emociju nosprostojumu, kuros pēcāk var sākt veidoties kaut kādas slimības. Jā, tāpēc ir ļoti ieteicams arī detoks šajā laikā, šajās dienās, un tāds šķidrais detoks, kas tīra ļoti un pātrina asins tā kā kustību. Šeit, protams, ir tāds norāde, ka tiem cilvēkiem, kuriem ir ļoti jau šķidras asins un tam līdzīgi, ka tiem gan ir jāskatās, cik daudz tas ir nepieciešams darīt, jo viņiem caurplūdība ir diezgan liela, diezgan ātra, un ka tur ir, proti, katrs individuālais veselības stāvoklis ir jāņem vērā, lai laistu caur sevi lielas ūdens plūsmas un orgānu stāvoklis. Tāpēc šeit aktuāls ir arī šīs fiziskās aktivitātes, kas palīdz orgāniem sakustēties, ja, kas palīdz, vai tā ir kaut kādas masāžas, kustības, izkustēšanās, un proti, lai tas notiktos, nierēm jābūt ir izkustinātām, ja, jo viņas atbild par to, lai tiktu tā kā novadīts cauri, un te ir atsevišķi vingrojumi, kas ir aktuāli, tad jāpievērš uzmanība, lai arī ķermenis to visu var tā kā izvadīt, un tas nepārvērstos kaut kādās tūskās. Un ja veidojās tūskas, tas liecina par to, ka ir šie te dambji ķermenī, ir šie te dambji, kur neplūst cauri, tad pirmkārt jāsāk ar enerģētisko attīrīšanu, lai šie dambji neveidojās. Ja veidojās no ūdens lietošanas dambji, tūskas un tam līdzīgi, tad šeit ieteikums ir, ja tūskas veidojās no ūdens lietošanas, tad nevajag vēlu vakarā dzert ūdeni, bet šo ūdens lietošanu saspiests pirmajā dienas pusē, lai uz nakti nav pārāk liela slodze
nierēm. Mhm. Un tūska liecina par to, ka ir enerģētiskie saspiedumi, ka tur ir saspiedumi, enerģētiskās emocijas ir kaut kur saspiestas, un tad ir vērts patīrīt šos enerģētiskos kanālus, attīrīt no tām lietām, kas tur ir saspiedušās, un tāpēc arī tīri enerģētiskā tīrīšana, jeb saprašana, kas tad tur man ir iesprūdis, no kā tad es vēl tur netieku vaļā, šādas prakses, lai saprastu šos enerģētiskos saspiedumus, ja, jo tūska būs pirmais, par ko ķermenis liecinās, ka neiet tā kā līdz galam. Enerģija neaizplūst. Jā, un tur ir vēlams pastrādāt ar šo te smalko pasauli un sajust un saprast, kas tad tur ir iespurdzis. Proti šādas tīrīšanas rezultātās var iznākt uz āru šeit nosprostojumi kaut kādā izpausmē, kaut kas atklāties, kas tur ir iespurdzis, bet tas ir ļoti labi, labāk ātrāk nekā vēlāk. Un šis detoks parāda to arī, kāds tu esi, tajā pašā laikā atvesļojot un stiprinot visu organismu. Nu, bez pārspīlējumiem. Katrai darbībai savs ķermenis ir jāsagatavo. Mesties iekšā tagad tādos šoka stāvokļos ķermeņiem, nu, nav ieteicams, un tas nav veselīgi. Ir pakāpeniski jāpāriet visam pāri. Precīzus, teiksim, šos te datus nevar iedot, tas ir individuāli, bet nevajag arī tagad pa galvu, pa kaklu mesties darīt, ir viss jādara pakāpeniski, un tas pareizākais ir ceļš, ko tā kā iesaka, ir sajust, saprast šo enerģētisko informāciju, kas tad tur ir par situāciju, notikumu, jeb kas tad ir enerģētiski tur ejot cauri saviem smalkajiem ķermeņiem, ja, tad saprast, kas tad notiek mentālajā plānā, un pēc tam jau skatīties, kas notiek fiziskajā plānā. Tas ir tie plāni, pirmie 3 centri, kuriem mēs visi tiekam klāt. Jā, un viens ir tas, ka tu vari zināt, no kā tu gribi atbrīvoties, un visu savu enerģiju virzīt uz to šajā procesā, no kā tad es vēlos atbrīvoties, kā tad es vēlos ziedēt šajā nākamajā periodā, kā tad es vēlos būt šajā nākamajā periodā. Un ļoti apzināti iet uz to, nodoms palīdzēs, jums var atvērties pat vairāk nodomu, jā, bet ja jums ir tāda ļoti koncentrēta uzmanība uz kādu savu konkrētu nodomu par to, kā tad jūs gribat ziedēt šajā nākamajā periodā, tad tas var būt ļoti labs brīdis, kad ielikt šo sēklu, varētu teikt, jā, kā sagatavot augsni tam, lai tas varētu reāli notikt, sagatavot šo te vidi savā ķermenī, kurā šīs te izmaiņas var izplaukt un notikt. Tas ir ļoti spēcīgs sagatavošanās periods, jo lieldienas būs tas periods, kas būs šis te auglības sēklas ielikšanas, auglības periods, kurā notiks, nu tā kā varētu teikt, šīs jūsu idejas apaugļošana, bet tā kā tas, ko mēs vēlamies radīt, šis ir tas brīdis, kad mēs sagatavojam augsni, atsijājam vēl no tā, kas tur vēl palicies, pēdējās augsnes sagatavošanas tas brīdis pirms sēšanas darbiem. Jau ar zināmu mērķi, uz kurien mēs gribam iet. Nu tā.
Un man tagad nāk, ka tagad var uzdot jautājumus, uz kuriem es vēl neatbildēju, uz kuriem vēl netika atbildēts. Jā. Un tad, vienkārši iziesim cauri un pastīsimies. Uz kaut ko jau vēl nav atbildēts. Kaut kas jau bija, tā sajūta ir tā, kaut kas jau bija. Kaut kur aizgāja, protams, gatavojoties enerģētiski tēmai jau kaut kāda nodoma tika ielikti. Bet no tiem pierakstītajiem pirmais ir, kādi ir fiziskās un garīgās atjaunošanās paņēmieni pavasarī? Tātad tas galvenais, tas, uz ko jāpievērš uzmanība, ir šo te enerģētisko kanālu attīrīšana. Un tas ir gan fiziskā veidā, gan mentālā veidā, gan sajūta veidā. Sajust to, kur manī ir kaut kas, vai nu, ko es esmu izstrādājis, kas ir sakrājies pēc ziemas, šī attīrīšana, šo kanālu attīrīšana, ja. Šeit var būt iestrēgušas kaut kādas sajūtas vai kaut kādas vēlmes, kuras es gribu realizēt, un tad, lai šīs te vēlmes, kuras es gribu realizēt nākamajā periodā, jeb tas, kā es gribu ziedēt, ja, tiktu attīrīt. Un šis ir tas brīdis, kad notiek šo te kanālu attīrīšana ļoti motivēta, ļoti saprotoša. Es gatavoju ķermeni kā vidi, caur kuru pieredzēt savu jauno es, jeb savu jauno laiku, kas var sniegt pavisam citas iespējas, kad es būšu attīrīts, tīrs un sagatavot šim jaunajam periodam. Tā ir tomēr šī enerģētiskā attīrīšanās, un attīrīšanās var notikt dažādos veidos. Tā var būt enerģētiski, jā, kad es attīru sevi no liekajiem uzslāņojumiem, emocijām un tam līdzīgiem lietām, kuras varbūt es vēl nepaspēju pabeigt ziemas periodā, šajā ieskatīšanās periodā, bet es jau šobrīd varu ļoti brīvi un viegli to visu atlaist. Pati daba palīdz atlaist šo. Šis ir periods, kad tu reāli vari visu atlaist, pastiprinot to ar papildus fizisko atbrīvošanos, ļaujot ķermenim visu atlaist. Šis ir dabas periods, kad viņa visu atlaiž, vitaminizē visu organismu, lai varētu ienākt, uzplaukt savādāk, foršāk, labāk. Jā. Šī attīrīšanās plūsma ir pati no dabas, un ja tu viņu ielec viņā un paņem viņu, tu vari ļoti daudz ko paveikt. Ta pati daba palīdz. Tas ir tā, kā tad, kad tu to gribi izdarīt, un visa pasaule sastājās rokās, lai tev tas izdotos. Tā tas izpaudās. Visa pasaule ir pati daba palīdz to izdarīt. Jo dabā šis process ir dabisks un cilvēks ir dabas veidojums. Cilvēks ir dabas veidojums. Un līdz ar to tajā cilvēkā, ja viņš noskaņojās, saskaņojās, tad šeit var ļoti lielas lietas izdarīt un palaist to, ko tu vēl, kas ir izstrādāts un ko tu vēl neesi varējis ātrāk palaist, tad tagad ir tas brīdis. Un tieši tā, enerģētiski un fiziski, ja, tas abas divas lietas iet kopā. To, ko tu vari enerģētiski izdarīt, ja, bet nevar fiziski, viņi viens otru procesi ir ļoti spēcīgi savienojas. Jo daba to dara. Jā, tieši tāpat tas. Tas nav ar prātu. Teiksim, tagad ir jātīrās, bet tie ir dabas procesi, un viņiem sekojot, tu vari palīdzēt arī savām. Tas ir viegli. Tas cilvēkam uzreiz ir viegli to izdarīt. Tas nav grūti. Ja tā ir, pieksim, diēta, ko tu gribi iesākt, tad šis ir labākais laiks, kad to iesākt. Ja? Citā laikā vienkārši viņu ir grūtāk iesākt. Bet šeit palīdz viss. Ja? Vai tā ir atteikšanās no kaut kā, vai šis nodoms vieglāk realizējās nekā citā periodā. Pati daba tam stāv klāt.
Tad otrs jautājums bija, Man atnāca vēl viena lieta. Jā. Atteikšanās no kaut kā ir īpaši viegla šajā periodā. Atteikšanās no kaut kā, ko kādreiz, vai tā ir programma, vai tas ir ēdiens, vai tas ir kaut kas, ko es vairāk negribu savā, vai tā ir, nezinu, man šobrīd rāda arī smēķēšanas atmešana ir daudz vieglāk šajā periodā. Ja, ja kādam ir tādas atkarības kaut kā, atteikšanās no kā ir daudz vieglāka, dabiska. Mhm. Mm. Tad ir otrais jautājums. Kādi enerģijas papildināšanas paņēmieni? Es tevi nedzirdu. Jā. Kādi ir enerģijas papildināšanas paņēmieni pavasara pirtī? Pirts ir manifestācija. Pirts ir manifestācija, svinēšana, apkopošana, tāds kā kopsavilkums, punktiņš uz i. Es papildinu to, ko es daru. Es piešķiru tam tādas kā svinības. Viņa pirmkārt, ja ir kaut kādi nospiedumi, viņš atver vaļā tos kanālus, viņš paplašina tās upes iekšā, ja? Viņš atver vaļā, un ja tur kaut kas ir bijis, viņš izceļ ārā. Viņš izceļ ārā to, kas tur ir jāizceļ ārā, vieglāk tam, kam netiec klāt tāpat. Jeb tu vari vēl dziļāk caur pirti tam tikt klāt. Un viņš atver kaut kādus snaudošos, kas tev ir traucējuši. Viņš tiek dziļāk klāt iekšā. Un tā ir tāda spēcīga manifestācija. Fizisks piedzīvojums. Un tas ir reiz 3 tam, ko tu dari ikdienā. Reiz 10. Jā. Tas no lauka, tas no pirtnieka, tas no nodoma. Tur saliekās kopā uzreiz ļoti daudz faktori, un tur ir gars, tur ir nu, tā ir ļoti spēcīga manifestācija. Jo tur tu ļoti smalki izņem šos aizsprostus, un tu vari izņemt ļoti dziļus aizsprostus, kas traucējas tev izpausties tā, kā tu gribi. Tad ir trešais jautājums ir. Kāda nozīme pavasara attīrīšanās procesos ir uzturam un fiziskajām aktivitātēm? Šis jautājums, manuprāt, ir daļai jau atbildēts. Papildinoši. Tā ir realizācija tam, ko tu dari, un tas, ko tu gribi izdarīt savā nodomā, un tā ir realizācija tam. Bez šī faktiski, ja jums ir nodoms tikai attīrīties, un jūs to darīsiet tikai enerģētiski, bet fiziski to neizdarīt, jūs nerealizēsiet to nodomu. Tāpēc vismaz šī te ūdens dzeršana vai šo te bērza sulu dzeršana ir ļoti laba, un padzert vairāk, iedot savam organismam dabiski iztīrīties, ja, tikai tā jau no ķīmiskiem piesārņojumiem, uzkrājumiem un tam līdzīgi jau ir ļoti vērtīgi, bet ja tas iet vēl kopā ar šo te enerģētisko tīrīšanos, tad tas ir daudz, daudz spēcīgāk. Un gribās vēl piebilst to, ka ļoti liela nozīme ir kustībām izvilkt sevi aiz krāga ārā no tās istabas. Saulīte aicina. Jā. Jo D vitamīns ir ne tikai saulē, viņš ir
viņš ir visā gaisā un iedod šo imunitāti stiprinošo elementu savam ķermenim, lai arī palielinot aktivitātes, un jo aktīvāk jūs kustēsieties, jo aktīvāka ir vielmaiņa, un jo aktīvāk ir vielmaiņa, jo vieglāk ir izvadīt ārā visu, kas Sakrājies. kas ir sakrājies. Jā, apzināti, es gribētu teikt, apzināti palielināt savu fizisko aktivitāšu grafiku. Un man rāda, ka tas uzreiz tāds ķermenis prieciņš, smaida uzreiz, smaids palielinās sejā. Un ne tik daudz, protams, labsajūta ir ļoti liela nozīme palielināt sevi, aiziet pie laba masiera, kaut vai pie pirtnieku vai, vienalga, kaut kādā veidā sevi atbalstīt, bet pat nav nozīme tik ļoti tam, ko tavā labā izdara kāds cits, bet ko savā labā izdara pats. Gatavs, jā, ko tu pats esi gatavs izdarīt ar kaut kādām pašmasāžām vai ķermeņa praksēm, vingrošana, vingrošana. Jā, tas viss ir ļoti, ļoti svarīgi un nozīmīgi, un vēl jau vairāk ņemot vērā tās enerģijas, kuras ir atnākušas jau šobrīd uz Zemi, saules aktivitāte, šūmeņa rezonance un vispārējais, kas liek šim ķermenim papildus slodzi, tad ar šīm fiziskajām aktivitātēm jūs varat atvieglot šos kustību stāvokļus, jā, ar kustībām, iekustināt, palīdzēt pieņemt fiziski un garīgi šobrīd notiekošos enerģētiskos procesus uz Zemes. Tieši tā. Tas viens otru papildina. Un lai ko jūs dariet. Dariet. Un arī runājot par uzturu, protams, ka tieši tā kā jau Agnesē teica, kad ir brīži, kad varbūt ir vajadzīgas kaut kādas atkāpes no kaut kādām, stingrām diētām bet ieklausoties savā ķermenī, dodot savam ķermenim uzturu, kas ir atbilstoši fiziskajām aktivitātēm. Jo, ja cilvēkam ikdienā šo fizisko aktivitāšu ir maz, tas nozīmē arī, ka uzturs ir jāsabalansē ar daudz mazāku kaloriju patēriņu, un arī daudz, šis uzturs var būt vieglāks. Viņam nav jābūt tik tādu pašu blīvumu sablīvētam, mežstrādniekam, vai ziemā, kad ķermenim nepieciešams uzturēt siltumu. Jā, un tieši dot šo vieglāko uzturu, skatīties dabā, kas ir pirmie zaļumi, pumpuri, siltumnīcā, pirmie izaudzētie redīsiņi, salātiņi, virziņi, kas jau ir lasāma, un pastīties, kas tad tur ir, jo tiem augiem ir īpašs spēks, enerģētiskais spēks. Skābenes, viss, kas nāk ārā no zemes, iekļaut savos smūtijos, kokteļos, taisīt šo skrūbi no iekšpuses arī. Tad ne tikai no ārpuses. Un vēl pievērst uzmanību, arī šeit es gribu uzrunāt pirtniekus. Ziemā ir ļoti daudz sāļi, minerālu sāļi aiztecējuši kopā ar sviedriem, jo pirtnieks ir pakļauts nepārtraukti šīm fiziskajām aktivitātēm, pirtī pazemināta skābekļa klātbūtnē, un tāpēc ir ļoti svarīgi atjaunot sevi, iedodot papildus minerālu vielas, lai ķermenim būtu spēks darboties, lai būtu spēks atjaunoties. Tas vēl tāds papildinājums. Ļoti labi. Ļoti labi. Kaut kur tevi nedzird? Jā, tā kā es pagriežu galvu. Tad tevi nedzird? Jā. Tad ir 4. jautājums. Kādas iespējas sniedz pavasara saulgriežu laika lūkas enerģijas? Kādas? Bet to jautājumu tā kā es domāju, ka viss čens bija par šo, bet var papildināt, kas vēl ir sakāms.
kādas iespējas sniedz pavasara saulgriežu laika lūkas enerģijas? Tas ir pagrieziens. Tas ir pagrieziens, kas ieved sauli, jeb ritu, nākamai pagriežās. Un šeit ir iespēja noteikt virzienu, kurā es pagriežos, uz kurieni es eju, kā es ziedu. Tieši to nevis līdz šim es sagatavoju visu to savu ķermeni, lai manī ir vitamīni, lai manī ir viss, lai manī aiziet tas, kas tur jānotiek. Un tas šis ir pagrieziena punkts par to, kā tad es gribu ziedēt, kā tad es gribu būt šajā periodā, nākamajā ciklā. Ko tad es gribu savā dzīvē manifestēt? Ko tad es gribu audzēt? Šis ir tāds pagrieziena punkts, ja iepriekš es gatavoju, tad šeit es izsaku vēlmi, nodomu, situāciju, kā es gribu manifestēt. Tas ir noslēgums tam iepriekšējam periodam, kas bija attīrīšanās faktiski, jo attīrīšanās notiek līdz šim periodam. Var viņu, protams, turpināt, tas nav nekāds pārsniegums, vai turpinās darboties tās enerģijas vēl joprojām, taču šis ir Februāra tas sākumā brīdis. Iesāk, jā. Jā, februārs jau ir šis te periods, kad viss jau faktiski ir gaisā un viss jau notiekās, jā. Bet šis ir tas, kā tad es ielieku, tas ir apstiprinājums, es esmu sagatavojis savus pamatus, uz kura es būvēšu visu gadu. Mani pamati ir ielikti, šāda ir augsne. Un šajā augsnē es radu šādu dzīvi. Un tas ir tāds kompakts punkts, kurā es ielieku šo nākošo posmu, kāds būs viņš. Šeit es varu vēlēties savu nākamo periodu, kā es vēlos ziedēt, kā es gribu dzīvot, kā es gribu piedzīvot sevi. Šis ir staps, varētu teikt, kurā tiek pieņemtas un apstiprinātas, un pēc tam augstākie spēki rada tavu dzīvi, tu pats viņu piedzīvo, tu pats izvēlies tās iespējas, kuras tu pieņem savā dzīvē. Bet viņas jau notiek daudz tīrākā gultnē, ja tu esi paveicis šo mājas darbu līdz šim periodam. Tāpēc arī visi lielie gavēņi notiek līdz lieldienām, līdz šim periodam. Un tāpēc notiek šī attīrīšanās, lai tas nākamais gads, nākamais varētu iet pa spirāli uz augšu, ja? Pa spirāli uz augšu, par izaugsmu, par attīstību. Jā, man gribas šeit piebilst, ka tas, kas ziemas periodā ir iekšēji izauklēts un sajusts, tas šobrīd ir gatavs manifestēties. Jā. Kā jau Agnes teica, tad ar šo attīrīšanās procesu palīdzību sagatavojot atbilstošu vidi un ar vienu, tas nenotiek vienā, teiksim, uguns rituāla dienā, šis attīrīšanās process, tas ir ilgstošs, pakāpenisks soli pa solim, un tas ir arī periods, kad mēs parādām, kādu nozīmi mēs piešķiram paši sev. Jo gan attīrīšanās, gan arī šī nodoma ielikšana, cik tajā visā ir mūsu pašu patiesās vēlmes, un cik mēs turpinam pildīt kāda cita pieprasījums. Un kad tas ir brīdis, kad ļoti labi ir saprast to, cik mēs dzīvojam paši savu dzīvi un cik mēs dzīvojam kādu citu dzīvi. Un tāpēc arī, ko ieliksim, to saņemsim. Visuma likumi, cēloņu un seku likumsakarības, tās visas tik ļoti brīnišķīgi dzīvē izpaužās, un bieži vien mēs pat neapzināmies,
ka pašreizējais moments jau ir kaut kāda iepriekšējā momenta turpinājums vai sekas. Turpinājums vai sekas. Un ka bieži vien, ja kaut kas nenotiek tā kā vajag, tas nav meklējams pat šajā brīdī. Ir jāskatās daudz plašāk, daudz tālāk un daudz vairāk saistībā ar to, kādi mēs esam bijuši iepriekšējā periodā un ko mēs esam ielikuši savās domās, sajūtās un turpmākajā ceļā. Tā kā šis brīdis veido katru nākamo brīdi. Un tāpēc ko sēsim, to pļausim. Tāpēc domājam tagad, ko sēsim. Jā. Un gatavojam augsni šai sējai, lai viņi ir pēc iespējas mēs augstākas vibrācijas augsnēm varam iesēt, jā, tās domas un varam ievākt to ražu, kas ienāksies no mūsu padarītā, no mūsu paveiktā, no tā, kā mēs attieksimies pret pasauli un tā pasauli attieksies pret mums. Un kā mēs attieksimies pret sevi. Jā. Ja ir iesēti gurķi, tomātus nenovākt. Jā, tieši tā. Lai tas rezultāts būtu pēc iespējas baudāmāks pašam. Viss ģeniālais ir vienkārši, un viss dzīvē ir ļoti vienkārši. Tad, kad tu vērsies pats pie sevis un sadzirdi to, ko tev sirdsbalss grib pateikt, un attīri dažus piņķerus, no kuriem ir visvairāk bail, jo bailes ir lielākais blokators, un varbūt šis periods ir arī par drosmi. Jā. Un Ilga, tu vari ieslēgt bildītes sev? Jā. Es tā kā jau dabiski atnācu atpakaļ. Pilnīgi atsauci, jā. Nu jā, tad šis periods ir noteikti arī par drosmi. Par drosmi pirmkārt jau saskatīt sevī visu to, ko Agnes jau stāstīja, šos blokus, šos sastrēgumus, un tie visbiežāk ir saistīti ar bailēm. Un te, protams, var prasīt kādu speciālistu palīdzību, lai palīdz atšķitināt kādus lielākus mēslus, bet tas lielais darbs jau būs jādara pašam. Jā, jā. Reizē, bet varbūt reizēm arī kādam varbūt biedējuši. Jā, un es esmu pieradusi ieskatīties šajos samazglījumos tīri enerģētiski, jā. Gan čenelējot, gan vedot dvēseles ceļojumos. Tāpēc var droši arī griezties pie manis, lai atšķirtinātu šos enerģētiskos, jā, ar ūdens dzeršanas nevarēšu palīdzēt, tas būs jādara pašam. Reāli pašam būs jādzīvo, jā, bet jā, es varu palīdzēt šajā gadījumā atšķirtināt tos mezgliņus, kas tur ir tīri informatīvi un tam līdzīgi. Un Ilga tīri manifestējot to pirtī. Jā, bet mēs noteikti neesam arī, teiksim, tādi vienīgie speciālisti. Neesam vienīgie, ir vēl arī sistēmiskie sakārtojumi, ar kuriem ļoti labi lietas kārtojās. Ir daudz cilvēku. Katram vienkārši ir jāsajūt pašam. Savs meistars, tas, kurš enerģētiski uzrunā, un ieteikt kaut ko varbūt ir grūti. Jā. Katram ir savs cilvēks, kas var palīdzēt, un ja te ir vēlme doties cauri kādam periodam, procesam un situācijai un tam līdzīgi, tāpēc nav tiešām mēs varam lepoties ar to, ka šobrīd Latvijā ir vairāk un vairāk ir šādu meistaru, kas var palīdzēt, un katrā brīdī ir savs meistars, kas tieši tai konkrētajai lietai var palīdzēt, jo arī mēs visi esam šeit cilvēki, piedzīvojam cilvēcisku dzīvi, un arī caur to, ko katrs meistars izgājis savā dzīvē cauri, viņš tieši to var iedot katram nākamajam. Un ja tu jūti šo enerģētiku, kad tieši šis cilvēks tev var palīdzēt, tad uzticies tai savai smalkajai jūtībai un dodies pie tā cilvēka, ja esi gatavs risināt enerģētiski, praktiski, fiziski, jebkā. Jā. Jebkā, un reizēm tā ir vienkārši saruna, un reizēm tas ir vajadzīgs kāds dziļāks process, bet uzticies arī šeit savām sajūtām, un viss notiks. Un izmanto pavasara burvību. Izmanto šo pavasara burvību, ko pati daba sniedz, un pati daba sadodās rokās, lai tev tas viss izdotos. Jā. Nepalaid garām šo iespēju. Nu tā. Paldies jums par skatīšanos. Vēl līdz šim brīdim bijis ar mums. Jā.
Uz tikšanos un sekojiet līdzi informācijai. Ja jūs šis viss ir uzrunājis un kaut kādā veidā iekustinājis jūsu pavasara plūsmas, tad, nu ne tikai pavasara, tad droši gaidām Atrāvu vaļā mūsu atsauksmes. Jā, droši. Lai plūst plaši un tāli. Jā, tiekamies pirtī, tiekamies čenelingos, tiekamies šeit uz dabā, uz planētas Zeme. Paldies jums! Paldies! Atā!